Sveicināti, darbie Latvijas tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties aktuālu interviju. Šodien studijas viesis dakteris, homeopāts Edgars Mednis. Piebildīšu, certificēts dakteris. Sveiks! Labvakar! Sveiks! Prieks tev redzēt. Šo aktuālās intervijas tēmu es biju iezīmējis mūsu skatītājiem pirms 2 mēnešiem, kad mēs arī sazvanījāmies ar tevi un vienojāmies, ka būtu ļoti interesanti parunāt par šo. Tātad, par ko mēs runāsim īsumā skatītājiem, varu pačukstēt, tātad parunāsim par zālēm, par to lietošanu, par homeopātiju, par to, kur cilvēks meklē palīdzību, kā zāles var vai nevar palīdzēt, vai varbūt ar tieši viņu pārlieku liela lietošana var radīt blaknes, no kurām rodas citas veselības problēmas, mazliet par bagātinātajiem vitamīniem, par viltojumiem, par to, kādēļ izrakta dārgākas zāles, nevis lētākas zāles vai alternatīvas kaut kādas. Ļoti daudz jautājumu. Bet sāksim noteikti tā vienkārši zinātniski populāri, ka cilvēks sajūt, ka kaut kas nav labi. Un tad pirmais mūsdienu laikmatā ir internets, kastīte, kur cilvēks meklē kādu grupu, lai noskaidrotu, kas tad viņam kaiš, jo pie dakteriņš vēl pēc tam. Tavs redzējums, kā tas notiek, kad cilvēks meklē palīdzību? Ja? Viņam ir iespējas, kur viņš varētu doties, un viena no tām ir grupas. Redz, tur ir ļoti vienkārši. Tas ir absolūti normāli, ja cilvēks izzina problēmu. Bet pēc pieredzes, ir sevišķi tās ir bērnu mammas, viņām ir cilvēki faktiski, kas drīkst lasīt medicīnas literatūru, un ir cilvēki, kam to nevajag darīt. Nevajag darīt nevis tāpēc, ka tas ir kaut kur slēpjams, bet nevajag darīt, zini to veco teicienu, ja, ka tu izlasi medicīnas enciklopēdiju, un vienīgais, kas tev nav, tas ir ūdens ceļī. Ja? Un cilvēks izlasa medicīnisko informāciju, un viņam, protams, saliekās visi dikti drūmi, un diagnozes birst tā kā no pārpilnības rāga un no resnā gala. Ja? Un tas stress rodās pilnīgi nepamatot. Bieži vien tur nekā tāda nav, kāpēc, kaut gan tagad ir moderna mākslīgais intelekts, vai ne? Un tagad parādās ar vienu jaunu ziņas, ka mākslīgais intelekts ir izglābs cilvēks. Ja? Bet tad ir 2 iespējas, 3 iespējas. Lasīt pašam, ko ne visiem vajadzētu darīt, vienai daļai to nevajag darīt. Otrs ir iet pie daktera. Pie tradicionālā, tā kā mēs saprotam. Kuram tu uzticies. Jā. Parasti tas ir ģimenes ārsts, sliktākā gadījumā tas ir kāds no alternatīviem dakteriem, ja? Bet trešais variants, ko cilvēki bieži vien dara, bet viņi to dara nevis tad, kad ir akūti, bet viņi to dara, kad jau ir tas process ir ieildzis, ka viņi paši netiek galā. Tad ierakst kādā grupā, kas ir ar medicīnu apmēram saistīta. Man bērns klapo jau mēnesi. Iesakiet tagad, ko darīt. Tur faktiski nolaižās rokas. Ja? Ko tādam cilvēkam pateikt, ja bērns klepo mēnesi? Cevi tas ir mazs bērns. Aizēj pie daktera, aizēj pie jebkura ārsta, kam tu uzticies, un lai paklausās. Tas ir pirmais, kas ir jāizdara, manuprāt. Ja? Es nesaku par to, ka cilvēks ir, tur kaut kāda, tur ir kaut kādas nebūtiskas pumpas, ja, teiksim, viņam tur pumpas deguna gala, ja, mēnesi nenoiet, un tagad, ieraksta grupā, iesaka man lūdzu kaut ko tādu burvu līdzekli, kad es pumpu dabūšu nost. Ļoti labi, raksti grupās un visi dara. Ja, bet tādās, faktiski tādās nopietnākās situācijās, manuprāt, tomēr vajag, lai kāds no mediķiem vai kāds no kas medicīnas saprot brusciņu, nokonsultē. Un ir tak iespējas. Protams, ka ir. Tad tu iesaki šādās grupās, ir sevišķi tāds nopietns gadījums, un vēl jau vairāk attiecās uz bērniņiem, nemeklēt palīdzību, bet doties tomēr pie daktera, lai viņš paklausās, un tad arī kopā ar dakteru saprast, ko darīt. Jo tā cilvēku ieteikšana, lai cik viņa pozitīva vai laba būtu, laba vēloša, var nodarīt kaut ko sliktu arī. Vai arī attiecīgi vēl vairāk ielaist kaut ko varētu jau ārstēt. Es tā domāju, varbūt tā ir mana trauma, es nezinu, ja, teiksim, bet klepus, no Covid laikiem man ir, teiksim, ieildes klepus, man tomēr ir tā kā tad
ja ne galīgi sarkana lampiņa, tad tāda sarkanīga tā lampiņa, ja, jo tie klepi, jo tas, kas ir bijis Covid laikā un arī kas šobrīd ir, tie klepi bieži vien nav vienkārši klepus. Tas nav tā kā, teiksim, kaut kāds krekšķis man tur ir, un tas, klepi mēdz būt arī nopietni. Klepus ir tikpat labi plaušu karsonis. Klepus tikpat labi ir bronhīts. Ja? Klepus tikpat labi var būt vienkārši kārdinājums kaklā. Klepus var būt svešķermenis. Tur ir ļoti daudz iespēju. Ja? Un klepus tomēr, un ņemot vērā, ka tās ir arī nopietnas lietas, tas nav tik vienkārši. Ja? Pēc tam es esmu izdzēris to, devu bērnam to, kaut kāds tur sīrups, kaut kāds tur tējas, ja, teiksim, nekas nepalīdz. Bet tad vajag, lai kāds paklausās. Vismaz tad, ja ne klasiskais dakteris, tad ir neklasiskie dakteri, ir, nezinu, dziednieki, ir vēl kāds. Tā kā aizēja kāds, lai vismaz tu ausis pieliek. Ja tur ir trokšņi, ja tur ir, teiksim, iestaigāts plaušu karsonis. Ja, plaušu karsoniem bieži vien, ja sevišķi bērniem, ir tas saucamais izsvīdums plēras dobumā. Ja ir izsvīdums plēras dobumā, tad tur ir tas plēras saaugumi. Tad bērns, respektīvi, viņam būs sāpīgi sportot, ja, tāpēc, ka viņš nevarēs pēlpot, tāpēc, ka viņam tur kaut kādā brīdī dursies tāds, plaušu galos. Ja. Tāpēc tur ir diezgan daudz tādu nianšu, ko nemediķis nesaprot. Ja, un es domāju, ka es tur vienmēr diezgan skarbi atbildu par šito, ja, tādīs grupās, tādīs, kurās es esmu, bet es domāju, ka cilvēki uz mani apbižojās, bieži vien. Bet tas nav tāpēc, ka es esmu lecīgs, ja, tas ir tāpēc, ka, es zinu, kas var būt, un tomēr ir kaut kādi tiešām, vieglie stāvokļi, un ir tādi, kas ir potenciāli tādi bīstamie stāvokļi. Un tos potenciāli bīstamos, tomēr vajag pārbaudīt. Tas nav tik vienkārši. Jā, un ir sevišķi, teiksim, ir tie uzturbagātinātāji, ja, teiksim, tas vispār tas ir bauda lasīt, ja. Par to mēs parunāsim raidījumā tālāk. Šobrīd mēs turpināsim to sarunu, to šķetināt par cilvēku, ja, par cilvēku, sievieti, vīrietis, pat nav svarīgi, kāds būtu vecums, bet vairāk tomēr par pieauguši, nav apzinīgā vecumā. Viņš nonāk līdz dakteriem, un dakteris viņu izmeklē, un kopā viņi nolēma, ka vajag aiziet pie vēl kāda speciālista, kāds vēl speciālists izmeklē, un nonāk pie diagnozes. Kā rezultātā cilvēkam tas skapīts ar zālītēm. Kā mēs zinām, mājās cilvēkiem jau tā ir zālītes, ja ir visādi. Reizēm mums uzmanīgi jārunā, uzreiz gribas teikt nosaukums. Pretsāpu līdzekļi, plāksteri, prettemperatūras un sīrupi un kas tikai vēl ne. Un tagad tavai diagnozē klāt nāk vēl jaunas zāles. Stiprākas, mazāk stipras tabletes, nezinu, kādas šļircējamas lietas un cilvēks sāk to visu lietot. Es esmu dzirdējis, un es domāju, ka mūsu skatītāji arī ir redzējuši milzīgus skapīšus ar ļoti daudz dažādām paciņām, burciņām, viss. Es te skaitīju vecamātei pār pa 50, bet tu man aizkadrā teici, ka tas ir vēl maz. Tas vēl ir maz. Yeah. Jā. Un cilvēks to visu lieto. Un te man rodas jautājums, vai ārsti, kas raksta šīs zāles, ir informēti pietiekoši daudz par tām zālēm, ko cilvēki paši lieto, vai viņi reklāmā kaut kur nopirkuši, tā skaitā uzturbagātinājis. Un kā tas viss kopā palīdz vai nepalīdz? Tavuprāt. Redz, es esmu minimālists attiecībā uz zāļu lietošanu. Man šķiet, ka zāles ir jālieto, nav jālieto vispār. Izņemot situācijas, ka tas ir nepieciešams. Līdz ar to arī tad, kad ir nepieciešams, tad ir jālieto pēc iespējas mazāk. Man ir jābūt tik gudram, lai es atrastu šim konkrētam pacientam konkrētu preparātu, kas viņam palīdzēs, bet viens, nevis kaudzīt. Ja, un faktiski šai pieejai man bija tas pirmsākums, es varētu teikt, bija arodmedicīnas cikls, tā saucam, tā apmācība, ko mēs institūta laikā, vai akadēmijas laikā gājām Stradiņos, un tur bija tā dakteri Farbtuha, kā pats smējās krāsainēt Lakatiņš, ja, viņa sev tulkoja. Tad viņa teica tā, viņa saka, kolēģi, tad, kad jūs izrakstiet zāles, vienmēr padomājiet, cik tas pacients ir spējīgs izdzert viņas. Tāpēc, ka tā kapacitāte sasniedz kaut kādu brīdi
to, ka tas pacients, tagad viņš paņem tanī saujā tās tablešu kaudīt, kas viņam rītā pusdienā vakarā jālieto, un tad viņš tā, šito nesmuko balto nedzeršu, šito smuko zaļo jā, to sarkano arī jā, tad šito arī nedzeršu, to arī nedzeršu, un tad viņš saka, bet jūs paskatieties, kas pa logu. Kas notiek Stradiņos? Tur tas korpus tagad laikam ir nojaukts, tas arodmedicīnas korpus, kas bija pie Ventspils ielas vārtiem. Un tur bija pilns zālājs, bija tabletēm. Tāpēc, ka tā viņš tas pacients izšķiro, tad viņš tās 3, teiksim, iemet mutē un izdzer, un pārējās par balkonu māli. Lai dakteris nedusmojās, ka viņš nav izdzēris. Un tad viņš domā, ka viņš ir izdzēris. Un sanāk faktiski diezgan stulbi, jo dakteris domā, ka viņš ir, ka viņš ārstē to cilvēku, bet faktiski tā ārstēšana nenotiek, jo viņš pusi to tabletēm nedzer. Ja, un, manuprāt, ir diezgan bezjēdzīgs tās pasākums, faktiski tāds riņķa dansis, un tu minēji, ka viņš aiziet pie viena, pie otra, pie trešā speciālista, ja, tad faktiski katrs sev cienošs dakteris uzskata par savu pienākumu kaut ko izrakstīt. Viņš bez receptes ārā nevar izlaist, ja? Receptēs dakteris, kurš kaut ko neizraksta, bet paņemt nost. Tieši tā, ja. Un tad beigās iedomājies, ja viņš apiet, piemēram, pie ģimenes ārsta aiziet, ģimenes ārsts kaut ko uzrakst. Tad viņš aiziet... Kardiologs, jā. Tad viņš, teiksim, aiziet pie neirologa, ja. Tad vēl kaut kāda lora problēma, tad viņš pie lora. Bet tam viņš atcerās, cilvēks atcerās, viņš jau nav dumšs, jā, viņš atcerās. Tur man toreiz lors pie tādas lietas, man toreiz izrakstīt šito. Un man vēl tanī šūplādē, tanī atvilknē, tas vai skapītī stāv vēl, šis ir palicis no pagājušās reizes. Skaidrs, ka viņš pieliek klāt. Ja viņam atkal tāda situācija uznāk, ja? Un faktiski tur iznāk tas, ka tas zāļu apjoms ir tik liels, un tās miedarbības redz arī homeopātijā, ja? Kāpēc raksta to vienu preparātu? Vismaz es rakstu vienu preparātu, es domāju, kolēģi raksta pa vienam preparātam, neraksta 2. Tāpēc, ka tās miedarbības ir kaut kādas, ko mēs zinām, un miedarbības ir, ko mēs nezinām. Un ir tās miedarbības, ko mums vajag, varbūt, un ir tās, kuras mums nevajag. Un ja mēs nezinām kaut kādu daļu, tad varbūt, kad iztiekam ar vienu. Nevis uzliekam kaudzīt. Tā ir mana pieeja, es nevienam nepārmet neko. Katrs strādā tā, kā viņam patīkās. Ja? Un tad, kad, piemēram, atnāk vecāks cilvēks, tāds 70 plus, teiksim, jau cienījama vecuma, ar veselu kaudzi skaitēm, tur rinda, kad prasa, pa ko sūdzīties, man tas, vēl šitas. Un tad, kad tu sāc šķietināt, ar ko tas viss sākās? Jūs bijāt vesels, tā kā tu teici, cilvēks ir vesels līdz brīdim, kamēr viņš sajūtās netik vesels. Un tad, jā, man bija tā viena sūdzība. Un ko jūs darījāt? Es aizgāju pie ģimenes ārsta, man ģimenes ārsts uzrakstīja zāles. Tur kaut kāds konkrēts. Un tālāk man pēc kādām 2-3 nedēļām parādījās nākamā sūdzība. Un ko jūs darījāt? Aizgāju pie ģimenes ārsta, viņš uzklausīja, laipni uzklausīja, uzrakstīja vēl vienas zāles. Atkal paiet laiciņš neilgs, parādās 3. sūdzība. Viņš atkal aiziet pie ģimenes ārsta, atkal ģimenes ārsts kaut ko uzraksta. Respektīvi, un sanāk tā, kad tu pamēģini šito šķietināt, tad iznāk tā, ka tā 2. sūdzība ir 1. zāļu blakņu sarakstā. Ja? 3. sūdzība ir 2. zāļu blakņu sarakstā. Ja? Anotācijas, manuprāt, ļoti bieži nelasa. Ne ārsta, ne pacienti. Kaut gan, manuprāt, anotācija tā ir, kā skolā mums bija, ja? Obligātā literatūra. Un tas ir tas, kas ir obligāti jāizlasa. Priekš kam tad viņu raksta? Anotāciju tik tiešām daudzi nelasa. Es arī varu palapoties ar to, ka ļoti reti, varbūt ne līdz galam, kas attiec uz mani konkrēti. Ar bērniem savādāk ir. Bet tu minēji, ka anotācijās, neskatoties uz to, ka tur ir ļoti liels apjoms norādīts ar dažādām blaknēm, ko drīkst, ko nedrīkst, ar ko drīkst, kur ir riska grupas, varbūt grūtniecis, varbūt nevajadzētu konsultēties ar ārstu un tā. Bet tu minēji, ka tas ir absolūti minimums, kas tur ir ierakstīts. Tas ir minimums, tas ir tas, ko nevarēja neierakstīt. Tas ir tas, jo ir vēl. Bet to neraksta. Bet to neraksta, tāpēc, ka to varēja neierakstīt, tāpēc, ka tas nebija tik pārliecinoši. Bet paplašinātais saraksts anotācijas ir visticamāk pieejams droši vien zāļu ražotāju mājaslapās kaut kur.
Domāju, ka bet kurš ies lasīt, ja tu pat to nevar izlasīt, ko tas izvilcis? Nē, es dzirdēju no saviem klasiskiem kolēģiem, ja, kas saka, ka pacientam anotāciju nevajag lasīt, tur visāds muļķības ir sarakstīts. Ja anotācija ir ierakstīts, tur kaut kas, piemēram, B hepatīta vakcīnē, tad, kad viņa bija viena pati, atsevišķi viņa potēja 2 stundās, pirmajās 2 stundās bērnam potēja B hepatīta vakcīnu, Ingerix bija. Tad viņai bija ierakstīts anotācijā, ka blakus parādība ir multiplā skleroze. Saprot, ko tas nozīmē? Ja? Multiplā skleroze. Tad, kā viņi to ir izpētījuši, es nezinu. Ja? Bet fakts kā tāds, tas, manuprāt, tas vecākam ir jāzina, ka viņam pēc 20 gadiem tam bērnam var būt multiplā skleroze. Tāpēc, ka viņam iepotēja šito brīnišķīgo vakcīnu. Jā, neiedzinoties konkrētajā stāstā, atgriežamies pie saujas ar zālēm. Rītā, pusdienās, vakarā. Viņš lieto, kā tu minēji, parādās iespējams blaknes no zālēm, un kas rezultātā noved pie citām saslimšanām. Un pēc kāda laika cilvēks jūtās jau tik ļoti nevesels, un viņš ir apjucis, viņš tagad nesaprot. Tā, man sāpēja tikai, kā tu teici, tur locīto vai ceļgals, tagad man ir augsts asinsspiediens, lietojam tādas zāles, tagad man ir aritmijas sirds iestājusies, tad man ir nervozitāte milzīgi parādījusies, nespēks, viss, ko tu var iedomāties, plus vēl tas, ko cilvēks piedomā klāt, kā vienmēr. Kurš tas jautājums mans? Vai ārsti savā starpā redz, ko viens otrs izraksta, tagad tajā jaunajā, modernajā sistēmā, jo ir medikamenti, kurus nedrīkst lietot kopā, vai kaut kādās terapijās, kuri nedrīkst būt, atrasties organismā kopā. Vai šobrīd tāda sistēma strādā, kad, koncīlijas izvērtē, kas cilvēkam ir, kā tu teici, cik viņš var izturēt, cik viņš nedrīkst, kādas devas, un kur jau ir kaitīgums iestājās. Vai to nekontrolē neviens? Koncīlijas kā tāds ir tikai speciālos gadījumos, stacionāros parasti, slimnīcās. Bet tur, kur cilvēks iet pa speciālistiem kaut kādu kaišu dēļ, tur tas koncīlijas ir tāds, kā saka, neklātiena attālinātais. Ja? Tur katrs kaut ko savu izdomā. Un faktiski ģimenes ārsts būtu tas, kam šitas viss būtu jādara. Jāapvieno, jāskatās. Teiksim, šitam konkrētam pacientam tur neirologs izrakstīja to, kardiologs izrakstīja to, teiksim, es viņam vēl gribu šito, tāpēc, ka tur kaut kas, un viņam būtu jāliek kopā. Bet ģimenes ārsti ir tik pārkrauti ar darbiem, es nedomāju, ka viņiem ir laiks to darīt. Un līdz ar to ir ļoti maz to ģimenes ārstu, kas patiešām iedziļinās. Ja, un cepuri nost viņiem es vispār apbrīnoju, kā viņi to var izdarīt. Kā viņi pie tā milzīgā skrējiena spēja iedziļināties katrā pacientā, ja, un viņiem izsakot līdzi. Ja, teiksim, viens piemērs ir Ilza aizsilniece, ja, jau nelaiķi. Ja, tad viens no tiem iemesliem, kāpēc viņi nav vairs šeit, ir tā milzīgā slodze, kas viņai bija jāiztur. Ja. Tā kā es arī nedomāju, ka ir tiesības mums kādam kaut ko pārmest. Katrs mēs strādājam tik, kā mēs spējam, cik mēs spējam, un tā tolerants katram ir sava. Jā, bet te ir tāds interesants precedents veidojās. Uzticies zinātnē, uzticies medicīnai, zālēm, anotācijas. Un ja nav tā vienojošā, kas spēj izkontrolēt, ko tad cilvēks patiesībā dzer un ko viņš ar savu organismu dara, viņš uzticās doktoriem, ka doktori zina, kā tas man palīdzēs. Un viņš to visu sevī laiž iekšā. Rezultātā cilvēkam var palikt sliktāk un veidoties citas lietas, ar ko jau doktori atkal viņš redz, kas tad tev atkal. Man vajag stiprāka zāles, tās man var jau nepalīdz no sērijas. Ja? Ja nav neviens, kas kontrolē, tad jau sanāk, ka ar vienu roku mēs tev palīdzam, bet no otras puses mēs nespietiekoši sekojot, tev palīdzam tieši pretēju efektu panākt. Jo redz, kas ir, teiksim, katram, te ir jautājums par atbildību. Atbildīgs par savu veselību esi tu pats. Jā. Par savu veselību esmu es pats.
ja, tur Jānis, Miķels vai Pēters, ja, viņš ir katrs par savu veselību pats atbildīgs. Tātad, ja tas cilvēks ir ar mieru dzert tās sāļu 3 reizes dienā, dažādu kalibra tablešu un nelēs anotācijas, tad faktiski, ko mēs varam pārmest viņam? Bet cilvēkam ir jābūt diezgan zinošam. Viņam ir jābūt zinošam tajā, vismaz tik daudz, lai viņš izlasītu anotāciju, varētu izdarīt secinājumus. Daudzi jau nav. Viņi akli uzticās, ka dakteris tā teica, es tā daru, un viss. Jā, bet redz, šitas jautājums ir, man bieži vien, teiksim, cilvēki, atnāk ar komplikācijām pēc vakcinācijas ar bērnu. Vai iespējamām komplikācijām pēc vakcinācijas. Un es saku, bet kāpēc vajadzēja, absolūti bez pretenzijas, tas ir viņu pašu lēmums. Kāpēc vajadzēja? Mēs uzticamies dakterim. Bet, pa lielām dakteris jau nezina. Viņš nezina, kā tā vakcīna iedarbosies konkrētam bērnam. Viņš nezina, kā tā konkrētā tablete iedarbosies konkrētam cilvēkam. Tāpēc, ka viņš to nevar zināt, tāpēc, ka mūsu organisms katram ir unikāls. Ja? Anotācijā ir blaknes. Ja? Un tad, kad bet tur tās blaknes tur ir ļoti reti, tur vienam no miljona, tur var būt kaut kas, tāpat kā tā multiplā skleroze, ko es teicu. Ja? Bet ja tev ir viens bērns, tam vienam bērnam ir šitā nopietnā blakne, viņš ir izvilcis laimīgo lozi, viens no miljona. Tie taču ir pilnīgi vienalga, kādā procentā viņš ir kopējā populācijā. Tev būtiski ir, ka tev ir viens bērns, viņš ir dabūjis šo blakni, tev te ir 100%. Tev nav citi bērni, tev ir tikai šis viens. Saprot? Un tāpēc tām anotācijām ir jāpieiet ļoti rūpīgi. Un katrs faktiski tas, kas tev tiek izrakstītas zāles, tev būtu, kā saka, savas kompetences robežās jāizlasa. Un tad tu drīksti iet pie tā ģimenes ārsta, kur patiesi tā problēma arī sākās. Un tu teiksi, dakteri, atvainojiet, bet jūs man izrakstījāt šitās zāles, bet es tagad nevaru saprast, arī, kur man tas ir rakstīts, vai šitā tie blakni, man tā kā uztraukums par to, vai jūs man variet paskaidrot. Un cik ir to dakteru, kas spēj paskaidrot? Cik ir dakteri, piemēram, kas spēj par to pašām tām vakcīnām paskaidrot? Bez tā, kas ir tas šablons, ko māc kursos un teiksim, pēc tā priekšrata, pēc vadlīnijām. Ja? Un faktiski es gribu teikt, ka tā problēma ir tanī, kad iztrūks tas dialogs ar to cilvēku, ar to pacientu. Bieži vien, nevienmēr, bet bieži vien iztrūks tas dialogs. Un tad, kad iztrūks dialogs, un tad, kad nevar paskaidrot. Un pēc tam, piemēram, ja man ir kaut kas jālieto, man kāds speciālists saka, tagad tu lieto šito. Un ja es nesaprotu, vai tu dari šito, un es nesaprotu, kāpēc man tas ir jādara, es pajautāju vienreiz, es pajautāju otrreiz, man nemāk izskaidrot tā, lai es saprotu, paldies, man nevajag. Es nelietošu, kamēr es nesapratīšu, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Ja? Un tev kā speciālistam ir jāvar man saprotamā valodā paskaidrot, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Un ja tu to nespēji, tad tu pasaki, kad es nespēju, rekrut ir vēl viens speciālists, aiziet pie tā, viņš tev izskaidros. Viņš ir godīgs. Jā. Un viņš ir godīgs. Ja? Bet faktiski iznāk tā, ka šie pacienti, tāds knīpstangas faktiski, kas atnāk ar, it kā dumiem jautājumiem, viņi krīt visiem uz nerviem. Neviens ar viņiem negrib krāmēties, un visi viņus ieraksta kaut kādā tur ailītē, un pasūta 3 mājas tālāk. Ja? Tā kā bija vienos kursos, bija profesors Zavēts, ka bija tanīs kurs, man liekas, viena no organizētājiem, vai vismaz lekciju lasīja, un bija otrs, kas man ļoti pārsteidza, bija profesora Ancāne, kas ir psihoterapijas katedras, man liekas, vadītāja. Un viņas referāts bija kolēģi, lietojiet lūdzu no tā diagnožu klasifikātora Z sadaļa. Z sadaļa ir, un viņas faktiski tas ieteikums bija, ka ārsti nelieto. Tagad mums tā kā būtu jāsāk lietot. Un tur ir, piemēram, kods
ekscentriska uzvedība vai ekscentrisks izskats. Saproti? Līdz pat tādam. Tas nozīmē, ka man šitas cilvēks liekas dūls, ja? Vai nepārāk tāds, un es viņam ierakstu kodu, iešifrēju un aizsūtu faktiski to sistēmā, tu ievad sistēmā. Aizsūtu tālāk kolēģiem, ja? Jau pa priekšu faktiski vēstulīt, ka šitas ir nepārāk kritīgs. Ja? Tu ar viņu uzmanīgi. Tāda ziņošana notiek jau laicīgi. Un tad ir jautājums, man neļauj pajautāt, to jautājumu, bet kas ir tas kritērijs? Kas ir kritērijs šādai diagnozei? Tā ir diagnoze, tas nav vienkārši, tā man likās. Tā ir diagnoze, tas ir diagnožu klasifikators. Saprot? Un te ir tā problēma. Un tas tiek sistēmiski atbalstīts. Dodamies tālāk. LSM raksts pavisam svaigs, kur norādīts, ka cilvēku zāles lieto vairāk un ik gadu arī par tām samaksā arvien vairāk, apliecina Zāļu valsts aģentūras statistika par patēriņu un aptieku apgrozījumu. Speciālisti uzsver nozares spiedienā, kas interesants teikums bija. Speciālisti uzsver, nozares spiedieniem pārlieku iztērēties par zālēm, vajag turēties pretī. Salīdzinot zāļu cenas un arī jautājot pēc zālēm ar līdzīgu sastāvu, kas var būt lētākas. Zāļu valsts aģentūra dati liecina, ka ordinālu iepakojumu cena vidē ir teju 2-kārt lielāka nekā tādas pašas zāles ar tādu pašu iedarbību. Jā, bet tur redz, pirmkārt, kurš tas bija? Brežņevs vai Ļeņins, kas teica, ekonomikai ir jābūt ekonomiskai, ja? Jā. Tātad, biznes ir balstīts uz ko? Uz naudu, uz apgrozījumu, vai ne? Tātad, jebkurš ražotājs, lai ko viņš ražot? Ja, zīmuļus, cigaretes, alkoholu, zāles, ieročus, krēslus, divānus, madračus, jebko. Ja? Tad viņam ir plāns šogadam, kaut kāds budžets, kas ir jāizpilda. Jāpārdod. Attīstības plāns jābūtībā. Tad nākamā gadā taisa budžetu. Tad, ja tu esi, teiksim, sales reps, tev ir plus 10 vai 15%. Tad tev nākamā gadā ir jāpārdod vairāk. Tad aiznākamā gadā tev vēl ir reizes procenti. Un tad beigās, kā tas viss aug. Ja? Un uz tā balstās biznesa. Kā lai biznesa var attīstīties, lai var, zāļu ražotājs var arī pētījumus veikt, viņam ir vajadzīga nauda. Lai būtu nauda, viņam ir jāpārdod. Ja? Un lai viņš varētu, teiksim, visu to attīstīt, viņam ir vairāk jāpārdod. Jā, un lai viņš vairāk pārdod, viņam ir vairāk pacientu. Jā, un tad, kad es biju jauns un teiksim, tikko vēl pēc institūta, es tur strādāju vienā medicīnas aparatūras kompānijā, un mūsu kaimiņos bija farmācijas kompānija, viena no populārām. Tad tur cilvēkiem bija, ja nemaldos, 15 vizītes dienā. Tad tam pārstāvjiem bija jāapiet 15 daktieri katru dienu, tas 20 teiksim, darba dienas, tas nozīmē 300 daktieri mēnesī. 300. Vienam aģentam. Vienam. Viņu bija vairāk. Ja? Tad viņam bija jāpiet un jāreklamē savas kompānijas zāles, bet tas ir vienas kompānijas, viens aģents. Vienā kompānijā ir vairāk aģenti, un vienā, teiksim, Latvijā ir vairākas kompānijas. Vienā teritorijā. Tad, teiksim, kāda ir aptvere? Bet interesanti, ka šajā rakstā Zāļu valsts aģentūra aicina nepakļauties milzīgiem spiedienam no farmas, ka vajag mazāk lietot zāles. To saka Zāļu valsts aģentūra. Par Zāļu valsts aģentūru mēs ļoti labi cilvēki atceramies, ko viņi stāstīja vēl nesenajā milzīgajā pandēmijā, jā. Bīstamajā. Bet tu stāsti par biznesu. Redzi, dienas biznesā tāds raksts arī bija, citāti nolasīšu, konkurences padome bija arī baudījusi atšķirību tam zāļu cenām, un tam ir raksta. Ārsti receptēs izraksta zāles ar vidēju cenu, bet bieži arī dārgākās. Vairumā gadījumā ārsti ir izrakstījuši pacientam zāles ar vidējo cenu līmeni, tomēr salīdzinoši bieži izrakstītas arī dārgākas zāles, secinājusi konkurences padome. Un tad ir tāds postskriptum, konkurences padomē nav zināmi iemesli, kādēļ, piemēram, ārsti pacientam izrakstījuši zāles, kuras ir dārgākas. Redz, bet tur atkal ir arī nianses. Ja?
Bija, man liekas, Covid laikā bija kaut kur internetā bija dakteris, kas viņš bija krājis pildspavus. Ko viņiem uzdāvina tie zāļu aģenti. Un, zini, kā bija tie aizslietņi, tā kā, tie pacienti aizslietņi. Jā. Kaut kur filmās varbūt redzēts, ja? Viņiem bija tāds aizslietnis, man liekas, ar 3 tiem locījumiem, ja? Viss pilns ar tām pildspavām. Iedomājies, cik ir pildspāvi, ja? Tad, cik pie viņi ir nākuši un cik viņiem ir piedāvājuši. Ja? Labi, ja vēl piedāvā tikai pildspāvu, ja? Un tikai buklets. Ja? Kaut gan ir, tur bija arī... Putniņi čivina dažādas informācijas, jā, par dažādiem ceļojumiem, atpūtas braucieniem, kursiem un vēl visādām lietām, kas iespējams var būt tikai, jā. Bet kā lai tev pastāst, ka manējās zāles ir tās labākās? Es tev vismaz aizsūdu savus kaut kādiem sevis organizētiem kursiem, tad vismaz to aizbrauc. Vai tu zini, ka tās ir labākas? Saproti, ka viņš ir labāks. Tie tur autoritīvi cilvēki šito izstāst, jā, un joprojām jautājums atvērts ir par to, ka izraksts dārgākais. Te būtu skaidrs dakteru ieinteresētība. Protams, individuāli izvērtējot, kādam cilvēkam iespējams sastāvs tam dārgākām ir tas, kas der, un varbūt lētākās viņam tieši konkrēti tam cilvēkam neder. Tur ir nianses, ja? Ir tie saucamie oriģināli preparāti, un tad ir tie ģeneriki. Oriģināli preparāti ir patentēti preparāti, un ģeneriki viņiem nevar būt kaut kā tur pēc patentu likuma, cik tur tos gadus. Attiecīgi, tie preparāti, kas jau kādu laiku ir bijuši, ir pārbaudīti un apmēram zinām, tie ir tie preparāti, kas ir, teiksim, firma X, ja, vai firma Y, viņa rada kaut kādu jaunu unikālu preparātu. Nē, es par oriģinālajiem. Tie ir oriģināli, tas ir oriģināli preparāts. Oriģināls preparāts. Tas ir oriģināls preparāts, kas tiek radīts, un tev aizsargā, teiksim, patents uz kaut kādu laiku. Tad neviens cits, teiksim, nedrīkst šito zāli ražot, tāpēc, ka tas ir mans, teiksim, intelektuālais īpašums. Laiks paiet, un, protams, arī tas ir atkal bizness, tāpēc zālē jābūt ar augstāku cenu, jo visi tie izmēģinājumi, kas ir, visi tā zinātne, kas tur ir ieguldīta, un darbs, un enerģijas, un viss, tas viss ir jāatpērk. Un tad viņi izrēķina, ka, teiksim, 5 gados es, teiksim, atpērku, es nezinu, vai tagad varbūt, ka mainījies tie 5 gadi, ne 5 gadi, jā, bet katrā ziņā laika periodā, ja, teiksim, tam ir jāatpelnās. Un tad, kad tas laiks beidzās, tad drīkst ražot tos atvasinājumus, respektīvi ģenerikas, respektīvi pēc, tas vairs nesargā likums, un tagad jebkuru kompāniju var ražot šitās zāles. Un, protams, ka to izmanto. Un cik viņas ir kvalitatīvas vai, teiksim, kvalitātē, viņas atbilst šitām te, kas oriģinālajām. Reizēm jā, reizēm nē. Kas to zina? Bet cilvēks ir stereotipiska būtne. Tā skaitā dakteris. Ja viņš raksta šito te drāpi, viņam patīkās, viņš redz, kā viņa strādā, viņš viņu turpinās arī rakstīt. Arī pēc tiem 5 gadiem. Ja? Ja tas dakteris nav, to cilvēku nevērtē un nepētā, vai jūs varēsiet atļauties, ja tās nav kompensējumās zāles, tad, protams, ka viņš tad neiedziļinās un viņš uzraksta to, kas viņam patīkās, un, kaut vai tīri tā, pēc patikšanas, ja? Un viss. Ja? Un lai pacients dzer, teiksim, tā 2-3 reizes dārgākās zāles. Visi, es domāju, tur ļoti liela daļa arī tur. Visur nevar tās konspirācijas teorijas, teiksim, ierakstīt. Un korupciju. Par zāļu reklāmu mazliet. Bezrecepšu zāles tiek plaši reklamētas plašsaziņas līdzekļos. Ir svarīgi nodrošināt, lai to reklāma būtu atbildīga, ētiska un nemaldinātu pircēju. Aizliegta reklāma tātad Latvijā atļauts reklamēt tikai bezrecepšu zāles, kā arī vakcīnas. Un te man rodas jautājums, kā arī vakcīna? Vakcīnas ir bezrecepšu zāles? Es nezinu, bet varbūt ieeja paprast, teiksim, ka tev ieeja aptiekā palūd, lai tev pārdod, vienkārši tāpatās, difterijas vakcīna. Tur to 6 vakcīnu. Vai 2 vakcīnu vismaz, ja? Eksperiments. Ja? Jo redz, te ir, pie tam, redz, reklamēt, pie tam recepšu zāles arī ir skaitās ampulētie homeopātiskie preparāti.
arī absurds bišķīt. Tāpēc, kad, lai, teiksim, homeopātisko preparātu, lai kādā formā viņš būtu, es nevaru nodarīt ļaunumu. Ja viņš ir, teiksim, pat ampulā, tur nebūs augsts potenciāls. Tad, es to, pat špricējot, nezinu, tur mega devas, ja? Mēs nevaram panākt neko sliktu. Kāpēc viņš ir uz receptes? Ja? Bet redz, vakcīnu drīkst reklamēt. Ja? Kāpēc viņi drīkst reklamēt? Atceries, bija tā ērts, kas braukāja uz tramvajiem, ja? Pa visu tramvaju viena liela ērts, ja? Zini, kāpēc? Tāpēc, ka reklāma, zini, ir divas efektīvākās reklāmas. Kādas tās ir? Viena ir antireklāma. Nē. Viena ir zemjostas vietas, labi. Un otra ir uz bailēm. Tad, kad pārdod mašīnas, skaties, teiksim, televizorā tev tur, reklamē kaut kā tur super auto kārtējo no viņiem visiem, ja? Kas to reklamē? Pieklājīgi. Tāds ļoti smuka sieviete, meitene, ja? Pieklājīgi izmēr krūtīm, kupliem matiem viņi met, ja? Un mini brunčiem. Tas tev nostrādā pilnīgi citas lietas, kas tev pievēl, ka šitā mašīna super, tāpēc, ka tur beigā baby bija. Ja? Un zāles ir, un tās vakcīnas ir pilnīgi pretēji. Ja? Tāpēc, ka tas ir uz bailēm. Kāpēc tā ērts ir tik liela uz tā tramvaju? Ērcīti jau ir maziņi. Kāpēc viņi jāizpuš pa visu tramvaju? Tāpēc, lai te nobaidītu. Jā, ka viņi liela un draudīgi. Ērts ir bubulis. Tev ir jāiet tagad fiksi jāšpricējās, tāpēc, ka, lai tu to ēst nedabūtu, lai viņi tev neapāda, jo viņi 3 reizes lielāk par tevi. Tas taču viss ir psiholoģisks spiediens. Ja? Tu savā praksē, starp citu, vienkārši maz atkāpīte. Esi novērojis būtisku kaut kādu pieaugumu ar cilvēkiem, kas nāk, kuriem ir encefalīts vai laimes slimība vai kaut kas, kuri nav pasargāti bijuši un nav vakcinēti pret ērču slimību, ko šobrīd ļoti reklamē. Un, protams, obligāti mežā nedrīkst iet sēnes lasīt, ja tu neesi, ja tur, un pa parku Rīgā nedrīkst staigāt, jā, un pa tramvaju nedrīkst braukt. Tādēļ, ka kāds no meža ar sēnēm nācis, tramvajā viņa izrāpoja un uz ķeblīša apsēdās bez biļetes vēl pie tam. Iedomājies, cik tas ir bīstam, ja? Es tāpēc prasu, ir kaut kādi tādi indikācijas, kā tas kļūst bīstam? Jo ērču ir diezgan daudz, es teikšu, ir. No suņa lasu nepārtraukt nos. Zini kā, es jau neesmu objektīvs, ne par vakcīnām, ne par to ērču pieaugumu, tāpēc, ka es jau iesmēju tāpat kā tu, ja? Un, jo redz, labi, mēs varam, protams, iepotēties pret to ērču encefalītu, bet tur vajag izlasīt tā kā anotāciju. Ērču encefalītu vakcīnai anotācijā pie blaknēm ir aprakstīts encefalīts. Mienīgo encefalīts. Tur ir aprakstīts. Tur ir rakstīts, ka tur var būt encefalītiskas reakcijas. Lasiet anotācijas. Un pie tam man ir praksē bijis bērns, kas ir, es viņas redzējis 2 reizes, es viņas redzējis 2 gadu vecumā, un es viņas redzējis 8 gadu vecumā. Viņš ir bijis bērns, kas ir, protams, ka man var teikt, ka tā ir sagadīšanās un kas tur vēl, ja? Bet, protams, ka es to nevaru juridiski pierādīt, ja? Bet padomāties par to var. Jo, redz, tur tas stāsts no māmas bija tāds, bērns līdz gadam ir attīstījies absolūti normāli, sācis rāpot, vēlties visu tā kā pēc plāna un grafika, vārdiņus, kaut kādas skaņas tur izteikt pēc plāna un grafika, viss ir bijis kārtībā, viņš ir aktīvs, kustīgs puika. Ja? Gadā kādam ienāk prātā uztaisīt ērču poti. Gadu vecumā. Puikam nākamā dienā pēc potes sākās kaut kas gripai līdzīgs. Saaugstēšanās tipa. Saaugstēšanās. Kaut kā tur temperatūra, kaut kāds puņas, kaut kāds tur vēlāk arī klapas. Tad ārstēt, puņķi, klapi, temperatūras, kā parasti, nekas tāds. Bet neviens nesavēl kopā, ka tā poti bijusi. Ja? Un arī to grūti saprast, tāpēc, ka vai tā poti ir, kā mums saka, ka temperatūra tas ir labi, tāpēc, ka tas imūnsistēma strādā. Jā, reakcija, jā. Vai tas ir nopietnāk?
Ja, un ārstē to puņķu klepu. Klepus lēnā garā pārāk bronhītā. Ja? Ārstē bronhīti. Nu, kā no ārstē tā ārstē, ja? Bet ārstē bronhīti. Un bronhīts lēnā garā pārāk meningoencefalītā. Un bērns paliek dārzenis. Tad, kad es viņu redzēju 2 gados, māma viņu turēja klēpī, bet viņš bija balstāms, tāpēc, ka viņš krita. Viņš neturēja sevi, neturēja savu ķermeni. Tad, kad es redzēju viņu 8 gadu vecumā, tas ir pēc 6 gadiem, viņš joprojām bija tāds pats. Viņš joprojām tālāk pa 4 stāvokli viņš nebija ticis. Iedomājies, 8-gadīgs bērns liels, viņš stāv 4 un šūvojās. Protams, ka visi saka, tas nevar būt no pocis. Bet pat nepieļauj iespēju. Bet varbūt, ka tas tomēr bija no pocis, tāpēc, ka vienīgais kairinātājs, vienīgais tāds, palaidējs, ir tā pote. Potai anotācijā rakstīts meningoencefalīts. Vai, teiksim, aprakstīts tas, pēc simptomiem. Ja, tur ir rakstīts varbūt gan smadzeņu apvalku, gan smadzeņu reakcijas. Kas vairumā gadījumu pāriet bez sakām. Šitas nebija tas vairums gadījumu. Ja, iespējams. Ja, viņam nepārgāja bez sakām. Es tagad to puiku neesmu redzējis daudz gadus jau. Tas bija daudz gadus atpakaļ. Ja, bet tas nosaukums katrā ziņā tai vakcīnai tieši tas pats šobrīd. Un diez vai tur ir bijuši būtiski uzlabojumi. Tā, labi. Dodamies tālāk. Tad, kad cilvēks lieto kaudzīti, atgriežamies pie cilvēka, kurš bija vesels un kuram sāpēja plecs, un rezultātā viņiem ir augsts asinsspiediens, un viņš lieto dažādas holesterīna līdzekļus, visādas pretsāpju līdzekļus. Pēc tam pretsāpju līdzekļus viņš lieto tā, kā viņam ienāk prātā, ja kaut kas sāk sāpēt, viņš lieto, un beigās ir pat tādi raksti, kur cilvēks lieto 300 tabletes mēnesī bija saskaitīts kopā. Viņam vienkārši kaut kas, viņš tas devs palielina un jūtās labi. Kas vēlāk noved pie atkarības, par to mēs parunāsim iespējams turpinājumā. Lūk, cilvēkiem ir ļoti daudz dažādas kājas. Viņš saprot, ka šie dakteri, kas viņam ir klasiskajā izpratnē, mēģinājuši palīdzēt ar farmācijas izgudrojumiem un zālēm, nav palīdzējuši, bet izdarījuši sliktāk. Viņš atkal meklē, viņš grib būt vesels, viņš meklē kur un kā. Un šāds cilvēks atnāk pie tevis. Viņš atnāk un atrod, teiksim, Edgara mēģināt, atrod. Viņš atnāk, parāda sev savu zāļu kaudzīti, kas nesastāv no tām zālēm, ko mēs dziesmā zinām. 3 lietas man zāļu skapītī stāv, asaras, dziesmas un alus. Tur ir cits klāsts. Tu tādam cilvēkam prasi, vai kā tu ar tādu cilvēku uzsāc sarunu? Viņš saka, dakteri, ir palīdziet man, tu viņam prasi parādiet, ko jūs lietojat, kāds diagnāzes, kas ir noticis. Kā tu tālāk ar šādu cilvēku strādā? Faktiski, ko tu lietoji, es parasti jautāju beigās, vai, teiksim, vismaz pa vidu. Jo sākumā es sāku ar sūdzībām, par ko cilvēks sūdzās. Un tad man interesē chronoloģija. Pirmkārt, kas notika dzīvē, kad tā pirmā sūdzība sākās? Jo nevar izslēgt arī visādi psihosomātikas un visām slimībām, protams, ir tulkojumi, un slimība nerodās šitā vienkārši, ne no kā, Visām slimībām, kas mums rodās, visām ir cēloņi. Un tie cēloņi bieži vien ir vai nu mūsos, attieksmē, domās, prātā un tā tālāk. Tad viss, kas ar mums notiek, ir mūsu paša roku radīts. Pilnīgi viss. Tad mēs, un ķermenis mums ir unikāla mašīna, kas var radīt slimības un kas var viņas dziedināt. Mums tikai jāatrod pareizā atslēdziņa. Un tur, kur cilvēks lieto to kaudzīti, es vienmēr, un man interesē, teiksim, tā viss bija tā chronoloģija. Tas ir tas, ko es, faktiski diezgan skrupulozi daru. Labi, tev bija tā pirmā sūdzība. Ko tu darīji? Darīji to un to. Tad sāku dzert šitās zāles. Parādījās otrā sūdzība. Tad, ko tu darīji? Un es lieku to bildi kopā. Protams, ka nevienmēr ir tā, ka, tā kā es te teicu, iepriekš, ka var diezgan labi izsakot. Bet katrā ziņā anotācijas es vienmēr palasu konkrētām zālēm, pavelku kopā ar viņas sūdzībām, un
Un, protams, kad es izvērtēju, cik nepieciešamas ir tās zāles. Es nekad nerauju nost uzreiz. Nav tā, ka tu saki, tā, šito mēs vispār nedzeram, tagad būs tikai viens preparāts. Bet tā nedrīkst darīt, tāpēc, ka redz, ja viņš ir, teiksim, sevišķi cilvēks gados, viņš ir lietojis kaut kādu laiku zāles. Tad viņš pie viņām ir pieredze, tās viņam kaut ko dara. Lai arī, piemēram, tu te minēji asins spiedienu, ja, teiksim, asins spiediens ir kāpēc? Tāpēc, kad ir kaut kāds process, kā no kurām, bet ir process organismā, ja sevišķi tas sistoliskais, pirmais cipars lec augšā, tad tas ir emocijas, tad viņam ir kaut kāds process, ka to spiedienu paaugstina. Ja? Tad, ja mēs tagad, bet tas ir tā kā mašīnā lampiņa, ja tev spidometrā, tur ir, nu, zini, tu ieslēdz, aiziet, un tev tur parādās, nu, tur visādas lampiņas, tur dažādās krāsās. Tur, nu, tur sākumā diskotēka notiek, ja? Un tad viņas tur lēnā garā viss apdziest. Ja? Un tu tagad brauc, un tev parādās tur kaut kāda lampiņa. Un tev nepatīk tā lampiņa, nu ko viņa tur deg? Nu krīt uz nerviem. Aizlīmē ar skoču. Tu aizlīmē ar melno izolācijas lenti ciet, lai viņi nerēgojās. Ja? Nu ko tur? Ja? Un tāpat tās ir tas spiedieni. Ja? Teiksim, tas cipars ir tas, kas nepatīk. Ja? Un ko mēs darām? Mēs iebliežam iekšā to spiedienu pazeminātāju drapi, ja? Un dabūnam normālu ciparu. Man tikko bija kungs, viņam ap 70. Viņam asiņo deguns, bija slimnīcās vairāk kārtīgi, viņam ir tas deguns ir tur mēģināt bet stipri asiņo. Ja mēģina apturēt to asiņošanu, un, protams, pamēra spiedienu, viņam ir augsts, tur kaut kāds 160, 170, protams, ka viņam uzraksta spiediena zāles. Tad viņš man kaut kā raksta, saka, paklausies, no rīta es iedzeru to spiediena zāli, un tad man tāda jocīga sajūta. Es tā kā vispār bez spēka, un man spēka nav, un es krītu no kājas nost, un kaut kas tāds dīvains. Bet viņam ar visu viņa vecumu, cienījamo, ir vienmēr bijis normāls spiediens. Pēkšņi viņš nezina, kāpēc ir uzlecis. Bet iedomājies, ka tev tek deguns, tā, ka tev ir bļodiņi jāliek apakšā. Tu ne ar ko viņu nevari apturēt. Tu tā mierīgi, tu to uztver, tu tā mierīgi, tā kā, bambuku pīpējot mierīgi. Forši bļodiņi pildās, ja? Tu tā uztraucies, ne? Tu esi, pārkreņķējies, tu nokļūsi slimnīcā, ja? Tu vēl ir papildus stress, ja? Un cilvēks ir tomēr gados, ja, teiksim, un, protams, emocionāls cilvēks, ja, viņiem spiediens ir kosmosā. Ja, un atkal no dakteru puses, ja dakteriem nav laika izvērtēt šo, visu to stāstu, ja viņš to cilvēku nepazīst, viņš redz viņu pirmo reizi, viņš izmēra spiedienu, kosmos 170 deguns asiņo, tad skaidrs, ka asiņo tāpēc, ka spiediens. Bet asiņo citiem dēļ izrādās beigās, ja. Un viņš noņem tās zāles, un viņam noņēmām nost tās spiediena zāles, un faktiski viņam viss sastājās. Viņam nebija ne nogurumi, ne galvas reiboņi, nekas. Izrādās, ka viņam mājās spiediena aparāts bija. Viņam spiediena aparāts arī melo. Viņš viņam rāda 170 visiem cilvēkiem, kas viņu mēra. Ja? Tas nokļuva Lūžņos. Ja? Tagad pirkšot jaunu. Ja? Jo viņš aiziet aptiekā, pamēra spiediens ir normāls vai pazemināts. Saprot, arī šādi kuriozi mēdz būt. Kuriozi, līdz robežai kuriozi, ja? Bet faktiski cilvēkam nozīmē zāles, un ja viņam neviens nepasako līdzi, viņš var arī faktiski aiziet no šīs dzīves kaut kādā brīdī. Tāpēc, ka tas spiediens gāžās. Saprot, mēs ar zālēm viņam to spiedienu noturam tik zemu, ka viņš nevar padzīvot. Tavs, kā daktera redzējums par spiedienu paturpinot, mazliet tas satrauc ļoti daudz cilvēku. Jo visiem ir spiediens, augstāks vai zemāks, bet visiem viņš ir. Bez spiediena jau ir slikti dzīvot, jā. Bet, kad spiediens ir nulli, tad ir, jā. Bet šīs spiediena zāles diezgan spēcīgas mēdz būt. Un tautā klejo, un to paši dakteri palaiduši tādu lietu. Ja sāksiet lietot šīs zāles, jums būs jālieto līdz mūža beigām. Jā. Kas tas tāds ir? Un nevienmēr šīs zāles ir, kā saka, spiedienu izlīdzinošas vai
balansējošs, bet cēloni neredzošas, vai teici, kas rada to spiedienu. Kā rezultātā cilvēks aiziet nevis no spiediena, bet no tā, ka viņam neārstējas, nezinu, tur vai nieres vai aknas vai kaut ko citu. Nē, redz, šito gan meklē tomēr, ja? Nu, teiksim, ja tas ir virsniera kaut kāds tur, process, tad tur viņu atrod tomēr beigās un tomēr to spiedienu cēloni pameklē. Bet viņu pameklē tīri materiālā līmenī. Ja? Nu, teiksim, ja tev ir, ja tur kaut kāda vēl simptoma nāk klāt, tur vairoga dziedzeres vai tur tās virsnieres vai kaut kāds niera audzējs vai vēl kas, ja? Tad jā, tad to sameklē. Bet neviens negrib iedziļināties psihosomātikā, jo tā arī izspēlē visādas lietas. Ja? Tad, kad tu sāc jautāt cilvēkam, kas notika, tev bija, teiksim, līdz 40 gadiem tev spiediens bija normāls. Teiksim, 40 gados tu tagad sajūti, ka tev ir tik liels spiediens, tu aizgāji pie ģimenes ārsta un saņēmi pirmo savu drāpi, ka tev jālieto līdz mūža beigām. Kas tev notika dzīvē? Kāpēc tas spiediens ir? Un to neviens nemeklē. Jo fizisko cēloni viņi... To faktiski, fizisko vai patieso cēloni. Es sapratu, jā, viņi tālāk neskatās. Tam vajadzīgs ir laiks, tam vajadzīgi ir arī speciālisti, kurš var pastīties, jā, kurš zina, ko jāskatās. Tā kā man bija viena tāda saruna, man bija ļoti labi kolēģīti bērnu slimnīcā pulmonoloģi. Un kaut kā ar viņu vēl pirms Covid laika mums bija kopīgi pacienti, un tad mēs ar viņu runājām. Es viņu saku, bet kāpēc tu raksti tās ārprāta zāles, jo tu taču zini, ka astma, viņi gudri dakteri. Es saku, bet tu taču zini, ka astma nedzīvo plaušās. Jā, viņi saka, es zinu, ka viņi dzīvo galvā, bet man ir 15 minūtes pacienti, es nevaru viņiem visu dzīvi izrunāt. Visi? Saprot? Viņiem ir 15 minūtes pacienti, viņi nevar visu dzīvi izrunāt, un tāpēc viņi spiestu gudrs cilvēks būdams rakstīt kaut kādas ārprātas pēc vadlīnijām, pilnīgi pacientam nevajadzīgs, iespējams, un bieži vien nevajadzīgs, tikai tāpēc, ka viņai nav laika izrunāt. Un tas ir tas klasiskās medicīnas, tas lielais faktiski trūkums, ka bieži vien nav vēlams iedziļināties, nav zināšana iedziļināties, un nav laika iedziļināties. Tad ir konkrētajā pacientā, tad ir konkrētā pacienta sūdzībās un dzīves stāstā. Ja? Man bija iespēja mācīties pie viena absolūti izcila, manuprāt, viena no izcilākiem ārstiem profesoriem, profesors Skujs, Nikolai. Ja? Viņš, man liekas, strādāja slimnīcā līdz 90 plus gadiem ar skaidru saprašanu. Pie skaidras apziņas, pie absolūta asa prāta. Ja? Viņš teica, tā kā mēs atnācām pie viņa uz to ciklu, tad viņš sāka ar to, viņš saka, kolēģi, pie pacienta anamnēzi ir jāvāc 2-3 stundas. Un mēs studenti, tās iesmējām, profesoram ir, bišķiņ ar domāšanu kaut kas no tā. Ja? Kādu, ko tu 2 stundas darīt, paprats, kas notiek un viss, un tad izrakt zāles, tas taču ir vienkārši. Ja? Un tagad es to strādājot, privāti, es strādāju faktiski visu savu apzinīgo mūžu privāti. Ja? Es esmu 9 mēnešus izgājis poliklinikā, lai redzētu, ko nozīmē klasiskā medicīna un ko nozīmē tāds... Toreiz bija iecirkņu pediatri un iecirkņu terapeiti. Man bija savs iecirknis, es tur 9 mēnešus skrēju. Es redzēju, ko nozīmē 57 un 60 vizītes dienā. 57, 60 pacientu dienā. Pusi mājās, pusē birojā. Respektīvi ārsta kabinetā. Tur varēja nojūgties pie šitādas slodzes. Nezinu, tāpēc es abrīnoju ģimenes ārstu superīgi, ka viņi šito spēja izturēt. Jo toreiz man likās, tas ir pretdabiski. Ja? Un tagad es saprotu, ko nozīmē tā anamnēzes vākšana, ko nozīmē pacienta dzīves stāstu uzklausīšana. Ja? Man tā pirmā vizīte ir 1,5 stundu, reizēm pietrūkst. Tāpēc, ka ir jāuzklausa, ir jāiesaka, ir vēl preparāts ir jāatrod pareizais. Vēlams pareizo atrast, vai ne? Tā, lai palīdzētu tam pacientam.
vēl ir jāiesaka, ko viņš vēl var darīt, tāpēc, ka tā problēma noteikti nav fiziskā plānā, viņa ir vēl kaut kur citur. Ja? Un tas viss ir jāpaspēj, un tas nav tik vienkārši. Tas nav tā, ieeja un tā es diagnozu no durvīm. Ar to mēs arī sākām pirms brīža šo jautājumu, ka tu uzmanīgi ej cauri, lasi anotācijas, skaties, kādas ir bijušas sekas vai cēloņi vienām otrām zālēm, kas iespējams radījušas blaknes. Tad no tā apjomā tu ar cilvēku, kā saka, pirms tu atrod to preparātu vai meklē to sakni, ko vajadzētu ārstēt, samazina vai kaut ko pasaka noteikti, ko nevajag. Un kas varbūt ir tāds preparāts, ko cilvēkiem, gandrīz katram viņš skapītī ir kaut kādā veidā nonācis, ko tev vajadzēja teikt, šito varbūt uzreiz nē. Varbūt uzreiz šito nē. Es zinu, uz ko tu tēmē. Es zinu, vai tu zini, vai kā to varētu pateikt. Nē, tas ir, es saprotu, par ko tu tēmē, tu runā par tiem statīniem. Statīni, redz, ir tāda dīvaina preparāta grupa. Ja? Pēc vadlīnijām, protams, ka viņi ir jālieto. Praktiski, redz, holesterīns ir tāds, tas atkal ļoti nepopulārs, es dabūšu noteikti pa cepuri par šito no mediķiem, ja, no kolēģiem. Bet holesterīns, redz, manuprāt, ir mārketings. Tas ir tā kā Covid. Mēs radām Covid, ja, un pēc tam mēs radām vakcīnas, vai tas ir saucamās vakcīnas, ja, lai ārstētu šito te problēmu. Ja, jo, redz, holesterīns, ja mēs zinām, viņš veido tos nervu šķiedru apvalkus. Tas tā kā vats, kam ir, redz, izolācija. Ja, un pie tam tie preparāti ir aknām toksiski. Ja, tur ik pa laikam ir jākontrolē aknu rādītāji. Un arī viņus, un pie tam ar visu šito te nopietnību viņus rekomendē līdz mūža beigām dzert. Tāpēc, ka tev tur būs kaut kādas tur, tās pangas un kas tur vēl, ja? Bet varbūt, ka mēs, pirmkārt, ir augu preparāti, ko var darīt, ko var lietot bez sekām. Otrkārt, ir pat Latvijā ražotājs, kas ražo holesterīnam augu preparātu. Lūdzu, lietojiet. Ja? Ir, teiksim, ēdienu, ko viņš var izmainīt. Ēdienu ēšanas paradums. Aizēj pie naturopāta vai aizēj pie uzturu speciālista saregulē ēšanu. Nerī viss pēc kārtas. Izslēdz majonēzi kaut vai no ēdienu kārtas. Ja? Saprot, ir ļoti daudz citu lietu, ko var darīt. Bet tas atkal ir vienkāršāk. Ja, paņēma uzrakstu, rekupē vadlīnijās pienākās, ja, tur pie holesterīnu mēs tagad nosakam visiem, ja, tur šitāda holesterīna, ja, tad, tur cipars rautais, tad tev statīns. Bet ko mēs izdarām tālāk? Un pēc tam statīns jau nav tikai viens preparāts, tur ir vēl bez tā ir citi preparāti, ir pamatdiagnozi. Asins šķidrinātāji, tur spiediena pazeminātāji, tur ritma regulētāji, kam tur vēl kaut kas, ja? Tas pacients šito visu dabū lietot. Ja, tāpēc tas ļoti būtiski tomēr ir paskatīties, ko mēs varam ar ko aizstāt un pēc iespējas to mazāk to ķīmiju. Un pacientam arī viņam būtu jājautā, kā es teicu, ja, kāpēc man to vajag un kas notiek, ja es to nelietoju. Un pēc tam atbildi, tu nomirsti, tāpēc, ka tev tur apkaļosies asinsvadi. Tas nestrādā. Bet ko es vēl varu darīt, lai man neapkaļtojās asinsvadi? Ja? Un tur atkal ir divi. Ja? Tur ir ārsts, kam tas ir jāzina, un pacients, kam tas būtu jāinteresē. Un ja nav tā pirmā, kam tas interesē, dakteris izdeva savu darbu un viss, paldies uz redzēšanos. Ja? Un ja viņam neinteresē, tad acīm redzot, viņam vajag šito visu to čupīnu, lai viņš viņu lieto. Ja? Un ja viņš neaizdomājās līdz tam, tomēr tā ir viņa paša atbildība. Tad sāc kaut kad domāt, tad kaut kāds laiks, kā man viens kāds dzīves skolotājs savu laiku teica, nodzīvot to gadu skaisti nemaz neliecina par tev attīstību. Ja? Tagad bērni nāk tik gudri, mazie, ja? Viņi ir tik attīstīti, tik superīgi, tik gaiši savos prātos, ja? Un vecāki cilvēki, viņi atkal bieži vien ieslīgst kaut kādā tādā
tādā rutīnā un bezcerībā. Ja? Kāpēc? Dzīve jau nebeidzās. Ne 50 gados, ne 40 gados, ne 70 gados. Dzīve tikai turpinās. Man skaidrojums tāds vajadzētu jābūt tiem mērķiem. Ja? Attiecīgi, kur tad tālāk? Ko darīt? Ko sasniegt? Bet tavs mērķis ir atkarīgs no tevis tikai. Jā, protams, ir atkarīgs no cilvēka paša. Es neuzņemšos runāt par visiem, bet tie cilvēki, kuriem es runāju, 70, 60 plus, bieži izsaka vienu no, kādēļ viņi varbūt, kā tu minēji, mazliet nolaižās rokas, jo viņam nav mazbērni. Bērni ir izvēlējušies vai nepareizu kaut kādu kaut ko, kur nevar būt ideoloģiski viņiem bērni, ja? Orientāciju. Vai vienkārši viņi ir izlēmuši, ka viņi dzīvo sev. Un pēctecība pārtrūks, un tur arī psiholoģiski visādi momenti ir, kad cilvēkiem gaidīja, ka būs mazbērni vecumdienās un uz jūru braukt un zupu vārīt. Jā, bet redz, tas ir atkal tas dzīves pamats. Redz, mēs meklējam vainīgos ārpusē. Tad tu saki, jā, bērni neparūpējās par mazbērniem, tagad man dzīve sabrūk, tāpēc, ka man nav mazbērni. Ko tu pats esi darījis, lai tev būtu visi? Kādi ir tavi mērķi, kādi ir tavi ideāli? Ja? Tiem, kas bija man te kolēģīte vien teica, atnāk viņai pacienti, ja, un saka tā, oj, doktor, знаете, я уже не могу, мне уже под 50. Saprot? Viņi vairs neko nevar izdarīt, tāpēc, ka viņai jau ir 50, iedomājas? Tāds tik liels vecums. Ja? Un tad šitiem es vienmēr saku, paklau, paņem lūdzu, ir kolosāla grāmata. Ja? Ir Normana Vona grāmata. Viņa tā arī saucās, piedzīvojumi mans mūžs. Kur cilvēks visu mūžu, viņa dzīvi mētāja, diezgan. Ja? 73 gados viņa pameta sievu. Sievu viņu uzmeta ar visu biznesu. Kamēr viņš bija izbraucis, viņa tur notirgoja, viņiem bija kaut kāds laivu biznes, viņi tur notirgoja tās laivas, un tur visu naudu paturēja sev, un tur, viņš atbrauc laivas, nav sievas, nav nekā nav vairs. Ja? 73 gadu cilvēkam. Ja, viņam ir mērķis. Viņam ir mērķis nobraukt tās idīta tērauda sacensības ar suņiem. Aļaskā. Viņam pietiek naudas, ko aizlidot līdz Aļaskai. Viņš atdod pēdējos dolārus par to, viņam nav naktsmājas viņš atrod kaut kādu kristīgo misiju, kas ir $3 par nakti pārgulēt. Viņš aiziet pie viņiem, saka, paklā, man nav $3, ja, bet ja jūs man atļausiet pārgulēt, es aizņemšos no jums rītā lāpstu un iešu pa mājām sniegt tīrīt. Es atpelnīšu to naudu, es nopelnīšu par to, un viņš aizņēmās lāpstu, viņam atļāva, viņš to naudu viņiem atdeva, viņš nopirka savu lāpstu, viņš turpināja tīrīt to sniegu, viņš nopirka suņus, nopirka kamanas, nobrauca sacensības, un 89 gados viņš uzkāpa Antarktīdā, īstenoja savu sapni, uzkāpa Vona smailē. Tā smaile ir nosaukt viņa vārdā. Saprot? Cilvēkam ir mērķis, cilvēkam ir sapni. Cilvēkam ir tā griba dzīvot, griba darīt. Un viņš nesaka, tāpēc, es nevaru, tāpēc, ka reku tur tas, tu neizdarīji to un to. Kāda starpība? Kāda mums ir tiesība prasīt no otra, lai viņš dara kaut ko, kas man patīk? Tā nekāda. Es tev tagad varu teikt, kas par izdara man tagad, šito man būtu dikti patīkam. Un tev ir divas iespējas. Teikt, jā, Edgars, to izdarīšu, jā, man man ir liels gods to izdarīt, un tu vari man mierīgi pateikt, paklausies, bet es tā kā negribu, ko tu man te prasa kaut kādas stulbības darīt, vai ne? Un faktiski, un abas atbildes ir labas, tāpēc, ka tās ir tavējās. Tāpēc, ka tā ir tava izvēle, ko darīt. Ja? Un man nav nekāda tiesība pieprasīt no tevis, lai tu dari kaut ko konkrētu. Un man nav tiesība pieprasīt ne no bērniem, ne no mazbērniem, ne no vecākiem. Ja? Es dzīvoju savu dzīvi, un man ir savas lietas, ko darīt, un es rūpējos par to, lai man ir interesanti, lai es būtu vesels, lai es būtu kustīgs, lai es būtu prātā, daudz maz labs. Ja? Cik man izdodas, vai sanāk to, lai cits par to lēm, ja? Bet es jau meitai teicu, es saku, paklāp, tā kā es galīgi aizēju, pa pāris, tu man lūdzu pasaki. Viņš saka, tu man klausīsies, es teicu, tev es klausīšu, ja?
Ja? Tā kā pagaidām viņa to nav teikusi. Tā kā es pieņemu, ka vēl daudz maz ir ok. Nav vēl zināms, bet nav teikusi. Nav teikusi, jā. Saprot, bet tas ir tas, kas mums faktiski katram, ja? Katram ir būtu labi, ja būtu kāds mērķis, kāpēc dzīvot. Būtībā tad arī atkrīt ļoti daudz visādas slimošanas, jo tam vienkārši nav laika. Un arī nav vēlēšanās un gribēšanas, jo tev kāds slimums. Yeah. Tāpēc, kad ir tik daudz lietas, ko darīt. Un tad, kad tu esi aktīvs, tad, kad tu esi kustīgs, gribošs un darošs, ja, tad tev faktiski arī nekas klāt neķerās. Tāpēc, ka tu taču emocijas nepatur iekšā. Tu komunicē ar cilvēkiem, tu izpaudi gan prieku, gan dusmas, gan bēdas, gan visu pārējo, kas tie tur ir iekšā. Ja? Tu esi godīgs pret sevi, tu esi godīgs pret pārējiem, tu neslēp neko, tu sadarbojies. Tas ir tas, kā tu vari sevi uzturēt labā kondīcijā. Ja? Kaut kāds sportiņš, varbūt kaut kāds praksītis, ko tu padari. Ja? Un tas viss tevi uztur. Ja? Tu tā kā pa sevi tā kā parūpējies drusciņi, jo tev jau nav mīļāka cilvēka. Tev ir jāmaina profesija, Edgar, jau tagad. Es domāju, tev jāiet uz šitiem iedvesmošanas kursiem cilvēku. Jā. Kāpēc ne? Es domāju, tev ļoti labi sanāk. Pasies. Redz. Nokrita pilnīgi. Bet tagad mēs pietuvojušies tai fāzē. Sākumā mēs, kad raidījumu sākām, bija 2 varianti. Meklēt internetā vai doties pie kāda speciālista. Kā rezultātā viņš iegūst kādu diagnozi, kāds ir zālēm, ko viņš lieto, vajag, lai seko līdzi, ko viņš lieto. Daļu viņš met ārā pa logu slimnīcā, daļu viņš dzer, kaut ko klāt. Tad viņš netīšām nonāk pie tevis, jo tur tā kā īsti nepalīdz, un tad tu sāc šķetināt un skatīties, kur ir tas cēlonis vispār tai saslimšanai. Un tad ir tā slavenā lieta pašārstēšanās. Kad es nemeklēju īsti speciālistu, es skatos reklāmas, es pērtu uzturbagātinājumus, Bitneru, dažādas balzāmus, vai šņābi, un ārstējos, kā es zinu, kā man teica, ko es atradu un tā tālāk. Kas rezultātā nepareizi ārstējot var novest pie diezgan sliktām, traģiskām sakām šo cilvēku. Ja. Ne tikai fiziski, viņš arī psiholoģiski var sabrukt un ģimenē visādas problēmas sataisīt un ar auto dzērumā braukt. Tur viss paliek. Kas ir ar pašārstēšanos? Tas ir labi, slikti, vai kā to pareizi darīt, vai kā to pareizi nedarīt? Redz, ir cilvēki, kā es teicu, ja, kuriem nevajag lasīt, un ir cilvēki, kam nevajag lasīt. Tie, kas es pazīstu cilvēkus, teiksim, diezgan daudz, kas nav mediķi, ja, es pazīstu dziedniekus. Ja, viņi ļoti labi tiek galā un ļoti labi, teiksim, arī saprot to cilvēku uzbūvu un to, ja kāda slimības rodās un kur viņas paliek un ko ar viņām darīt. Es pazīstu arī zāļu sievas, ja, gudras meitenes, tiešām super gudras meitenes. Ja. Es pazīstu arī, teiksim, skaņu terapeits, absolūti gudras meitenes, ja, teiksim, un dažādi citus, ja, kas nav mediķi, bet kas tomēr tām slimībām darbojas. Un ja cilvēks lasa, ja viņš izglītojās, ja viņš meklē, ja viņam, piemēram, ir izgājis tur, es pirms filmēšanas minēju, teiksim, psoriāzi, ja, kā viena no tādām iespējamām slimībām. Ja, viņš ir aizgājis pie viena dermatologa, pie otra dermatologa, pie trešā dermatologa, teiksim, pasmērējis 1, 2, 3, 4, 5 smēri, ja nekas nav palīdzējis, viņam tomēr tā nepatīk tas stāvoklis, kādā viņš atrodas. Viņš sāk meklēt un sāk rakt. Bet nevis paprasa, ieraksta grupā, teiksim, tautas kanāla grupā, ieraksta, kas var paklausīt, ko lai es te lietoju, ja? Vai kāds man iesakiet, lūdzu, ko es te, lai palietoju, ja? Bet viņš lasa, bet viņš izglītojās, viņš mēģina saprast, no kurienes psoriāze ceļās, kas tā ir pa slimību, ja? Kas ir cēlonis, liek kopā ar savu dzīvi, ja? Meklē tur, ja? Saprot, tas ir cilvēki, kas to var izdarīt. Un viņš sevi var patiešām izdziedināt. Un viņš intuitīvi atrod to metodu, kas viņam dara. Ja, ir šitās te uzturbagātinātāji kompānijas, ja, kas arī, kur cilvēki saka, jā, kā bija tur bērnam astma, ja, tur sāku lietot šitos, jā, viss super pārgāja. Jā, ok, ja tas ir tavs,
un tev palīdz super, tu to vari lietot. Ja? Ja tu esi izārstējis, teiksim, sevi ar psoriāzi, teiksim, savu psoriāzi, un tev viņi tur 20 gadus neparādās, super, malačs, tikai aplaudē, tikai apsveic. Ja? Bet, ja tev ir bērnam klepus, ja, kā sākumā teicu, un tu raksti grupā, paklau bērns klepo mēnesi un iesakiet, ko man lietot, tā nē. Tas ir tas, un pie tam galvenais ir otra puse, ja, kad tur atrodas grupā, protams, atrodas uzturu bagātinātāju kompāniju, teiksim, pārstāvi, ja, kas uzreiz viņam ir dzīvi plakana, ja, teiksim, jebkura problēma ir plakana un viegli risinām, kas tur šruns klaps, tu taču ir padzer to mūsu preparātu, ja, vai tev atkal vajag detoks noteikti, un tev vajag noteikti pa tārpiem padomāt, tārpus izdzīt, ja, un tad, bet to tu var izdarīt ar mūsu preparātiem, ja, un tad ir super. Tu man uzrakst privāti, es tev pateikšu, ko darīt, ja. Varbūt tā, nē. Varbūt, ka tomēr noskaidrojam to problēmas cēloni, tā klepus cēloni, un tad iesakam kaut ko darīt. Lai tomēr kāds pieliek ausi. Jā, attālināt operācijas. Es vienmēr jautāju, bet kurš uzņemsies atbildību? Jā, kurš būs atbildīgs? Tāpēc, ka cilvēks ir tāds, kas viņam patīk vainot cits pie savām problēmām. Uzrakstīja. Jā, tur bērnam tur kaut kas gadījās, aizgāja ne tā. Man tur redz, kur cilvēks X vai cilvēks Y ieteica kaut ko. Jā, tagad man bērnam ir slikti, tagad tur ir, piemēram, tas plēras augums, jā. Un tagad šitas te ir dikti liels sīvēns. Viņš nav sīvēns. Viņš savā, kā saka, aprobežotībā, tev rekomendēja kaut ko, ko viņš pats saprot, un atradis tev par labu esam. Ja, gribot tev palīdzēt. Ja, bet tu esi tā procesa sakne, tāpēc, ka tu neaizgāji, nepaklausījies un neuzklausījies, teiksim, kā speciālistu viedokli. Uzklausi vismaz. Labi, tur bieži vien saka, jā, bet klasiskie daktieri tur neko nesaprot. Saprot gan. Vismaz viņi paklausīties var un trokšņus viņi var dzirdēt. Ir trokšņi, nav trokšņi, tas ir kaut kāds kaklu kleps, struns, ārstējies, kā tu gribi. Bet informāciju vajag iegūt, un attiecīgi vairāk ir tie avoti. Latvijas homeopātu asociācija tika dibināta 1991. gadā un veiksmīgi darbojas jau vairāk nekā 30 gadus Latvijā. Homeopātiskā aptieka Rīgā pastāv jau kopš 1833. gada, un nepavelti tā ir izturējusi visus šos gadus, jo vienmēr ir bijuši cilvēki, kuriem viņu veselība ir svarīga. Tas man šķita ļoti svarīgi to nolasīt. Ir vēl virkne jautājumu, kurus mēs nespējam izrunāt, bet rezumējot sarunu par zāļu daudzumu vai apjomu vai to, ko cilvēks tik tiešām sevi laiž iekšā, tavs ieteikums vai tavs redzējums tomēr, ko viņiem darīt vai nedarīt. Tu minēji raidījumā, protams, par to anotācijas lasīšanu, bet tāds rezumējums īsts par šīs dienas tēmu, ko mēs izrunājam. Kā cilvēkiem īsos vārdos? Redz, homeopātiskā aptieka uzrakstīja priekšā, ja? Ja cilvēkiem, kam interesē savu veselību, tad faktiski, par to jau mēs arī runājām, ja? Kad lūdzu saprotiet, skatītāji mīļie, ka jūsu veselība ir tikai jūsu pašu rokās. Tas ir jūsu nopelns, jebkurš jūsu stāvoklis, labs, slikts, patīk, nepatīk, tas ir jūsu nopelns, tas ir jūsu divu šito roku darbs. Un neviens cits pie tā nav vainīgs. Ja? Vai, teiksim, atbildīgs, līdzatbildīgs. Jūs esat atbildīgi paši par savu veselību. Ja jums ir slimība, iedziļinieties tajā, kāpēc viņa rodās, no kā viņa rodās, kā viņu var ārstēt klasiski, neklasiski. Taču ir tik daudz speciālistu, tik daudz iespēju, tik daudz metožu. Ja? Katram tā metode ir sava, bet visa pamatā ir jūsu pašu gribēšana. Un tad, kad jums ir gribēšana,
tad noteikti jūs atradīsiet to speciālistu vai to metodi, kas jums patīk un kas jums der. Ja? Es nevaru izārstēt visus. Es 100% nevaru izārstēt visus, un neviens nevar izārstēt visus. Ja? Bet, jo katram ārstam ir savs pacients, un katram pacientam ir savs ārsts. Ja? Un tāpēc pacientam, manuprāt, viņam būtu jāmeklē tas savs ārsts, tas, kam viņš uzticās, tas, kam viņš klausa, tam, kam viņš tic, ja? un tur, kur viņš redz rezultātu. Ja? Un jebkurā gadījumā, ja tev ir tāds ārsts, ja, tu vari vienmēr viņam uzrakstīt, vai piezvanīt, vai jebkā, komunicēt. Katrs mēs komunicējam dažādi. Paklājumam bērnam ir klepus, ja, ko man darīt? Ja? Teiksim, man bieži vien ir, es vienmēr atbildu uz e-pastiem, uz ziņām, ja, uz telegramu ziņām, ja, un vienmēr iesaku, ko darīt. Ja? Ja cilvēks atnāk man pēc mēneša, saka, man tur bija tāds klepus, vai tur kaut kāds tāds grūts stāvoklis, es saku, bet kāpēc jūs neuzrakstījāt? Kā tad es traucēšu? Bet ja es teicu, ka tu drīkst rakstīt, tad drīkst rakstīt. Vai ne? Un es domāju, ka ir ļoti daudz kolēģi, kas akceptēs to, ka viņam drīkst uzrakstīt, ka viņam drīkst pajautāt. Ja, un man nav žēl, un arī domāju, ka daudziem kolēģiem nav žēl dot kādu padomu un mēģināt ieteikt, cik var. Galā labāk laicīgi padot ziņu, nekā pēc tam mocīties ar ielaistu jau, kas tam dakterim vēl vairāk paprasīs laika un galvas sāpes un visu to pārējo. Man vienmēr patīk, man atnāk cilvēks un tad saka tā, zini tā, bērnam bija klepus, es tagad aizgāju pie ģimenes ārsta, bērns dabūju tur kaut kāds klepus, sīrups, antibiotikas un kaut kāds elpojumos, tur vienu vai otru vai trešo. Klepus tā kā pārgāja, tad vai nepārgāja, kā kuram, ja? Tad mēs atkal aizgājām, tad tur vēl kaut kas bija noticis, vēl kaut ko bija salietojušies, un tagad mēs atnācām pie jums, tāpēc, ka mums tur nepalīdz, mēs tur mēnesi esam nocīnījušies, ja tagad, iesakiet, ko darīt. Es vienmēr nopūšos un saku, paklāj, bet ja jūs man būtu atnākuši uzreiz, ja? Tas būtu daudzkārt vienkāršāk nekā pēc šito visu medikamentu gūzmas, ja, tagad pamēģināt to bērnu dabūt ārā. Tas vairs nav tik vienkārši un nav tik ātri. Redzi, es tādu rezumē izvilku cauri raidījumam un gribu tavu viedokli ļoti īsi, protams. Šodien farmācija kontrolē ārstus vai ārsti tomēr vēl stāv pretī farmācijai un primāri ir pacients? Tavuprāt. Es domāju, ka vairumā gadījumā ir pirmais variants, ka farmācija kontrolē pacients. Kontrolē gan pacients, gan ārsts. Jā. Tāpēc, ka tu taču zini, ka farmācijas bizness ir uzreiz pie narkotikām un ieročiem pēc profitabilitātes. Tas viss ir izteikts. Un tā medicīna, kas tika radīta mums 20. gadsimta sākumā, ja tā ir Rockefeller medicīna, tā viņa ir tikai balstīta uz to, ka mēs teiksim, kā vajag, un jūs darīsiet tā, kā vajag. Kāpēc ir vadlīnijas? Kāpēc mēs nedrīkstam domāt? Tieši tāpēc. No 16. jūnija līdz jūlija beigām Latvijā plaši tiek izplatīta kampaņa, proti uzmanīgi lasīt vai uzmanīgi pareizi iegādāties legālās vietās zāles un uzturbagātinātājs, jo esot daudzums viltotu zāļu, viltotu uzturbagātinājumu un dažādu citu preparātu. Nav noslēpums, cilvēki ne visi var atļauties nopirkt konkrēti zāles. Viņi meklē variants, kā tu teici, varbūt lētāk. Ja? Un, protams, melnajā tirgu ir cilvēki, kas labprāt tev piedāvās lētāk, bet tas ir risks ar veselību. Indijā, cik es zinu, tur ir no maisiem tev vai pie arābiem tev no maisiem var tabletes izsniegt. Ja? Tur tā zilās ir tam, tur tā sarkanās ir tam, ja? Jā, mierīgi. Jā. Tad pašā noslēgumā, kā vispār pats jūties, kā ar certifikātu jautājumiem cilvēki jau dzird, kas tur notiek? Certifikātiem pagaidām ir mieriņš, tāpēc, ka tur tagad ir iesniegts tiesā. Un
Nu, tur tagad gaidām tiesas sēdi, ja, tur ministrija tur atbildes sniedz, un tad mēs tur tālāk to darīsim. Ja. Iemetot odziņu, aizkadrā minēja, ka tu Hosam esot saticis ar acu skatienu kādā pasākumā. Tad pasveicināja, nepasveicināja vai kā tas notika? Viņš sveicināja pirmais, es atbildēju, un tā mēs ļoti draudzīgi, tā īsi, tā viņš pagāja garām, tā mēs tā... Smaidīja? Jā, smaidīja, un viss bija kārtībā. Bet neprasīja neko par certifikātu? Nē, protams, ka ne. Tagad man ir nākošā, tagad ir turpinās epopeja ar ieņēmumu dienas, tā kā viss ir labi. Tie arī joprojām, jā? Jā, tas tā kā Arābu tirgo notiek. Ja? Tāpēc, ka viss ir balstīts uz pieņēmumiem. Ja tur, teiksim, mēs darījām tā, tad tas iznāk, ka tas ir šitā. Un tad, ja tas ir šitā, tad tu neesi kaut ko tur samaksājis mums. Tad tev ir jāmaksā 5000... Sots kaut kāds, ja? 5100 eiro, tur kaut ko ir. Un tu vari darīt to trijos veidos. Tu vari samaksāt visu pilnībā. Tu vari... sadalīt pa daļām uz 3 gadiem, 36 mēnešiem. Un tu vari lūgt ģenerāldirektoram, ģenerāldirektors tev var samazināt sodu par 75%, bet tad tev ir pilnībā jāatzīst vaina, un tad ģenerāldirektors var lemt par to samazinājumu. Saprāt? Pārsūdzējām ģenerāldirektoram šito. Es nejūtos vainīgs, un tur viss ir, nav tā, kā viņi tur raksta, ja. Atnāk atbildi tikko. Labi, mēs tur kļūdījāmies tur vienā punktā, ja, tagad tev jāmaksā nevis 5100, bet tev ir jāmaksā 3200. 1900 atlaid, nezinu pa ko, ja. Vienkārši paši kaut ko, paši pūta, paši dega, ja. Un atkal, tu vari samaksāt visu uzreiz, tu vari sadalīt pa daļām, bet uz 5 gadiem jau. Saprāt? Un vēl ir iespējama kaut kāda speciāla vienošanās. Un tad man jātājums, kas tā speciālā vienošanās? Man tā kā aploksniet vai kā? Vai kas man tagad jādara, ja? Kas ir speciālā vienošanās? Kāds tu naivs un nezini, ja? Es nezinu, nē. Pasakiet man lūdzu priekšā, Varbūt, lai tev komentāros kāds ierakst, kas man jādara. Kas ir jādara Edgaram, lai speciāla vienošanās. Jā. Uz šīs jaukās nots, gaidīsim, protams, turpinājumu, un atkal tevi ciemos skatītāju komentāros noteikti rakstīs arī savu redzējumu vai kaut kādus jautājumus. Ja ir jautājumi, meklējiet Edgaru Medni, viņš telegramā ir atrodams un labprāt atbildēs jums. Un varat arī pieteikties uz vizīti pie viņa. Ja ir nepieciešamība tāda, kā jau Edgars minēja, varbūt paši neārstēsimies, sākumā painteresēsimies, kas, ko, kur, un tad sekosim līdzi tam un atbildīgi esam mēs paši katrs par sevi. Paldies tev liels, ka atradi laiku atnākt. Ceru, ka skatītājiem būs interesanti. Tev bija interesanti, es zinu. Ceru, ka nedabūs pamici no kolēģiem atkal. Jā, gribējās mazliet skatītāji asāk raidījumu uztaisīt, bet mēs ar juristiem konsultējoties sapratām, ka asāk tas būtu arī bez nākošā raidījuma varbūt. Bet uz to mēs tā kā neparakstījāmies. Līdz ar to dažādas informācijas, kas attiecās uz preparātu nosaukumiem, kas ir zināmi doktoriem Edgaram Mednim, mēs paturējām šoreiz sapņos, vīzijās, noslēpumos, bet pienāks laiks, iespējams, mēs arī drīkstēsim par to skaļi arī pastāstīt. Bet, protams, tas neizslēdz iespēju, ka jūs par šo varat uzzināt aizejot privāti. Aprunājoties ar Edgaru zem 4 acīm, bez valsts ieņēmuma dienesta. Dargie skatītāji, doktoris, homeopāts Edgars Mednis, certificēts doktoris ar ļoti ilgu stāžu medicīnā. Šodien studijas viesis bija Aktuāla intervijā. Uz redzēšanos!